Jā, tie ir 20 gadi. 20 gadi. 20 gadus atpakaļ mēs mācoties Aizpats vidusskolas pamatskolā paralēli klasēs, reizē bijām pamanījuši zīmīti pie stundas saraksta, kur bija rakstīts, ka visi tie, kas vēlās apgūt ģitāru spēli, ir aicināti ierasties tādā un tādā kabinetā. Un tā mēs tur sapulcējāmies ar koka ģitārām, ar ļoti sliktas kvalitātes un likām pirmos akordus, un tur bija arī Mārtiņš. Nu, kā mēs savilkāmies tie 5 pirksti kulakā, tā sajūta ir joprojām. Jo tas stāsts, kas aizsākās tajā kabinetā ar tām ģitāru spēlēm, viņš pilnīgi noteikti ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Turpat to nevar īsti pat izstāstīt. Veidojas mana dzīve kā atsevišķa cilvēka dzīve. Tā bija draudzība. Viens par visiem, viss par vienu. Tās bija dziesmas. Un tas bija tas laiks, kad Mārtiņa, man bija tā laime. Šobrīd es to saprotu, ka tā ir milzīga laime. Man ir bijusi būt klāt tajā brīdī, kad Mārtiņš saraksta pirmo dziesmu. Jo mēs bijām samācījušies visādus šlāgerus uz 3 akordiem. Kaut kā ļoti labi, laimīgi jutāmies. Bet nav vajag kaut ko vēl, kaut kādas dziesmas meklēt. Un tad vienā mēģinājumā Mārtiņš saka, es dabūju jaunu dziesmu. Viņš viņu ir dabūjis, viņš mums viņu dzied. Nodzodot šo dziesmu, mēs visi apustam ārprāts kāds gabals. Kur tu viņu izraki? Viņš saka, jums patika? Mums ļoti patika. Viņš saka, tas ir manējais. Un tā aiziet, un pēc tam radās gabali 2-3 dienā. Un tā īstenībā jau, no tās 8. klases, kad tas notikās līdz vidusskolas beigām, viņš jau bija ap 100 dziesmu sarakstījis. Smiekli līdz asarām, jo tā mēs arī dzīvojām. Un tas dumpinieciskums, kas mums radās vidusskolas laikā, viņš nekad mūs nav pametis. Un vienalga, cik viņš bija populārs un slavens, viņam ir bijis laika priekš saviem draugiem. Viņš vienmēr vai visu vai neko, viņam ir tas tāds, ja pieņemsim, mēs braucām uz Zviedriju 94. gadā uz Sadraudzības pilsētu, mūsu vidusskolai Kolmarten. Braucām ar prāmi ar Stoniju un mēs izrāvušies ārā. Toreiz vēl te bija tāds pēc padomijas un tāds. Mēs braucam uz Zviedriju, mums katram līdzi 10 latu uz 2 nedēļām un mums ir jābrauc un tur jāspēlē un viņš uzkāpj uz tā kuģa. Un viņš saka, klausies, Iškān, kāds man bija toreiz uzvārds, viņš saka, es iešu uz baseinu, es skatos, ka tas baseins maksā 10 latus. Es viņam saku, pa visu to naudu, kas tev ir līdzi? Protams, es labāk šiki pirmoreiz spēlēšos lielā basēnā un pēc tam tā Zviedrijā te jau redzēs, kā tur būs. Es jau neiešu tur knapināties un es tos savus 10 latus ņurkāju, es neaizēju un es viņu gaidu pēc pusotras stundas, viņš atnāk apakaļ. Iedomājies, kas pa stulbu mēs pa 10 latiem pasēdēja kāju vannītē, un to viņi sauc pa baseinu. Bet viņš to pusotru stundu, kas bija atvēlēta 10 latiem, arī pasēdēja tā kāju vannītē. Un arī mēs braucām uz dziesmanai paudzei, mēģinājām mājās pie viņa, pie spoguļa ar dezodorantu pudelēm. Skrien zīlīte, visu sojas gar logu rūt, visi pagriezieni un tā. Un tad mēs atbraucām uz turieni, tādi 2 bailīgi lauku bērni. Un man saplīja zeķubiks un Freimans skrēja viņas pirkt uz tirgu un atvest man kaut kādu milzu izmēru, kur mēs stutējām, vilkām man līdz padusēm, tad kārtojām pār to tērpu. Iškān, visi kārtībā, visi kārtībā.
Mārtiņu pavadījām laiku mašīnā, ja, braucot no koncerta uz koncertu, un daudz runājām par visādām laicīgām un pasaulīgām un dvēseliskām lietām. Un, viņam bija viena tāda devīze no Queeniem: show must go on. Jebkurā gadījumā tas bija tas, ko viņš no maniem paprasīja. Viņš teica: Marčija, kas tad show must go on? Es teicu: ok, devīze paliek devīze, un tieši tā arī tas ir. Es esmu pateicīgs par to, ka man ir bijis iespēja viņu pazīt, teiksim, 30 gadus, ar viņu kopā strādāt pēdējos 9 gadus. Vienmēr viņam ap viņu bija tā republika, jā, ko viņš izveidoja. Viņam bija savs draugu loks, un ko viņš bīdīja. Tur viss notikās ap viņu. Nu, viņš bija centrs. Jā, viņš dzīvoja uz maksimālās robežas. Jā. Viņš muļķis, viņš cilvēks nav. Jā. Viņš apzinājās, jā, ka tas ir ļoti riskanti. Jā. Kā viņš dzīvoja, tas dzīvesveids tiešām ļoti, ļoti smags. Jā. Bet kā viņš pats pateica, ka ja es tā nevaru dzīvot, tad nav vērts dzīvot. Jā. Nu, visu vai neko, jā. Domas skaļums neļauj norimt, un pašlaik žāļ. Aizliegt staigā šovakar, tu esi. Tu esi. Tu esi mans draugs, ielā šaška mūsu vārdi. Leju pūdo utna šādi, un paiestaigā ceļu. Klusiem soļiem aiziet kāds. Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, tu esi mans draugs, tu esi mans draugs. Bailes, vielas dejos samirkušajā, vējš cenšas ķert kokot svēju. Es vēl tevi gaidīt spēju, tu esi mans draugs. Tu esi mans draugs, tu esi mans draugs,
kas man visvairāk atmiņā, tie ir tie strīdi, ja, bet strīdi viņi tādi kašķi bija, ja, viņi tādi pozitīvi kašķi, es saku, ļoti, pat nevienu reizi tā ir bijis, ka vienā pusē sēž Lauris, otrajā pusē sēž Mārtiņš, un viņi vienkārši, reāli, daži pat bļāva viens uz otru, saproti? Tas vienkārši sēd, ko. Es vienkārši liku savu frāzi, es varu pa vienu vismaz, jā, jo tā. Mārtiņam likās, ka viņam vienmēr ir taisnība. Jā, viņš vienmēr nekad neko nedzirdēja, jo viņam bija tāda, tas droši vien labi ir īpašība, ka viņš bija pārliecināts par to, ko viņš saka, un viņš par nedzirdēja, ko viņam citi saka. Un tad pārējie bija tādi diplomāti, kuri tā vienmēr tā, lai Mārtiņš pasaka, un tad, tad lai ir tā, kā ir, jā. Viņš tā domā, es vienmēr biju, nē, tā nav. Man, ar kuru mēs kopā esam sarakstījuši ar Mārtiņu vislabākās manas dziesmas, viņas visas bijušas ar kādiem strīdiem un lamāšanos, bet sevišķi, kad mēs sākam spriest, kas ir vērtīgāks teksts vai dziesma, un kas ir dziesmas panākums, vai tāpēc, ka viņš uzrakstīja labu tekstu, vai tāpēc, ka viņš uzrakstīja labu melodiju. Un tad kuram atbalsta, kuram jāpateicās, un tad beigās jau zemapziņā mēs zinājām, ka tas panākuma atslēga jau ir, kad abi kopā saliek tās galvas, un to gan viņš zināja, gan es to zināju. Viņš jau bija tik sabiedrisks, un ka viņam patika ballītes un jautrība, un viņš vienmēr dziedāja. Un patiesībā arī diezgan jautri mirkļi bija vienmēr, ka visās ballītēs Mārtiņš dziedāja 3 dziesmas. Viņam bija tāds dziesma, ko viņš vienmēr ralala, 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 ralala. Un tagad viss kopā. Šito mēs dziedājām, mēs vienmēr zinājām, ka viņam bija ģitāra, ka viņš to dziesmu dziedās. Un tās anekdotas, ko viņš uz riņķi stāstīja, bet mēs ik pa brīdim smējāmies kā no jauna. Tāpēc, ka mēs zinājām, kurā brīdī būs joks. Mārtiņam viņam bija tā, ka viņam, es mazāk Mārtiņu pazīstu, jau salīdzinoši ar Lauriju, kā viņš teica, un viņam bija tā, ka viņš tos Ziemassvētkus, kad viņš brāz tā kā uz ģimeni, ja? Tā kā pie Laura vecākiem, ja, kā pie savajiem vecākiem, ja? Viņš tiešām viņus tā kā, skaitīja, ja, kad arī savu māmu un tēti. Un tāpēc viņam tas ļoti daudz ko nozīmēja, un mēs visi kopā pēdējos gadus bijām uz tiem Ziemassvētkiem, un tas tiešām bija tāds ģimeniski sirsnīgs pasākums. Arī ar dziedāšanu. Ar dziedāšanu, ar balzāmiņu, ko viņš vienmēr saskatināja manu vecmāmiņu. Vecmāmiņa zinādama, ka Mārtiņam garšo balzāmiņš, uz Ziemassvētkiem nolēma uzdāvināt balzāmiņu. Tagad Mārtiņš tur noskaita savu dzejolīti, pieglītes un vecmāmiņu. Tas no Aura Rūķa. Mēs no kuras puses nāk, vecmāmiņu no Auriem, tad viņš sauc kā Aura Rūķis atnesa Mārtiņam to. Un šis tā taisa to maisiņu, atver vaļā. Viņš skatās, ka tam balzām pudelītei nav tas plasmas apkārt. Tā plēvīte nav, kas korķim ir. Tas korķis tāds uzliks, šis atver. Un skatās, puses nav. Vecmāmiņa uzdāvinājās kļūdas pēc puses izdzertu balzām uz Ziemassvētkiem. Mārtiņam ļoti patīk dzīvnieki, un viņš gribēja arī, nevis gribēja, bet laikam gribēja, lai arī, piemēram, man ir kāds arī dzīvnieks mājās. Un tad tajā laikā viņi kopā ar Daci Pauli, kas bija mūsu menedžeri grupai Fly, tas bija sen apakaļ, teica, ka, kad atnāc uz sarkano, ka tā jubileja, mēs te uzdāvināsim kaut ko tādu, baigi foršo, baigi tādu Lārs jau gaidīja kaut ko īpašu. Es jau domāju, kas tur būs. Kas tāds īpašs būs. Un es aizgāju un man uzdāvināja trusi. Es skatos, Jēzus, Marija, kur lai es tagad to trusi lieku? Es neesmu nevienam neprasījis, ka man vajadzētu trusi, ne pat izteicis kādu tādu vēlēšanos, tādu garām ejot. Neko, es dabūju trusi. Un tad mēs pēc tam viņam Ziemassvētkiem uzdāvinājām 2 bruņu rupucīšus, tādus maziņus. Un bruņu rupučus sauca Lauris un Rūta? Viņš nosauca par Lauri un Rūtu tos bruņu rupučus. Un tad viņš gāja uz veikalu pirkt to visu to ekipējumu tiem bruņu rupučiem. Un tā pārdevēja saka, jūs gan laikam, draugi, ļoti mīl, ka jums šitos 2 uzdāvināja. Tagad viņi ir tādi, bet viņi būs kā 2 šķīvi, kad izaugs lieli. Tas viņi neizauga. Neizauga tik lieli. Tāda mazliet palika. Starpolkiem dejo valsts, un es eju tev līdzi.
Lai būtu tā, nejautā, jo atbildes ir tepat klusumā. Lai būtu tā, nerunā, mums noķer tās divatā. Lejuplaižas rītas sniegs, un es eju tev līdz. Laikam pa īstam es kļūšu tev bīstam, un es eju tev līdz. Lai būtu tā, nejautā, jo atbildes ir tepat klusumā. Lai būtu tā, nerunā, mums noķer tās divatā. Atcerēšos kā labsirdīgāko cilvēku, ko es pazinu, un kā jautrāko cilvēku es viņu atcerēšos, jo viens atgadījums bija, kad man bija izlaidums. Mārtiņš man pasniedza puķes, un sniedzot man puķes, viņš man ausī iečikstēja, tev pie dežuranta kaut kas ir atstāts. Es noeju pēc izlaiduma lejās pie skolas dežuranta, un man noliek uz galda aliņu, kur zīmīti klāt. Iesākumam pietiks, un Mārtiņš autogrāfu atstājas. Edmund, tic man, tu reāli dziļi sirdī esi triāli. Uzticies Ralfam! Edmund! Lec man pāri! Veicīt pats es vainīgs. Kas ir? Ritenim visi kārtībā, tas labi. Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku. Tūkstošreiz tevi noskūpstītu, bet tik un tā man nepietiktu. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Uz 7 jūrām pāri es skrietu, ietu, dziedātu, smiegtu un klietu, nenokristu un nepiekūstu. Varbūt tad arī varbūt tu justu. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Un pie tavām durvīm es iešu, un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu. Bum, bum, bum. La 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 simpātisku, tūkstošreiz tevi noskūpstītu, bet tik un tā man nepietiktu. Kā mīlu es, kā gribu es,
ēst. Un pie tavām durvīm es iešu, un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu. Bum, bum! La 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 la. Un pastiepšu roku uz priekšu, un klusi pieklauvēšu. Baby, baby, baby. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es, kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā gribu es, neviltotu mīlestību no tevis es. Kā mīlu es. Mēs ar putniem, vairāk gan putnu džeki, saslimām ar šautriņām, un tas, kas mūs saslimdināja, bija Freims. Un tagad mēs vēl joprojām piedalāmies Latvijas čempionos, un arī Freims brauc, un jau mēs tā, puslīdz nopietni paši savam priekam arī no Freima esam ieguvuši šo te dāvanu. Es ļoti labi atceros, kā pirms gadiem, nemaldos 4, manā vārdienā, es sēžu mājās, jau tāds, puslīdz vēls vakars, jau tūlīt jāiet gulēt, un man pēkšņi zvana telefons, un es tā apstos tā, nepazīstams numurs. Tā kā, domāju, pacelšu un paceļ, un tādā ļoti, ļoti samtainā balsī kāds kungs pie manis vēršās, un šeit jums no ceļojuma aģentūras zvana, tur tā un tā kā jūs tur loterijā kaut kādā pieteicāties, un vinējāt ceļojumu, un man tā pirmā doma, es nesaprotu, kaut ko varbūt arī esmu pieteicies vai ne. Un 5 minūtes, mēs runājāmies, un beigās jau nonācām pie tā, ka man rīt jau jābrauc pēc biļetēm un uz Ēģipti kaut kur projām, un tā kas jau bija viss skaidrs, forši, viss tā, tu tieši mammai teikt, tad Freims tā, muļķi, tas es beigās, un priecīgi vārdienu, jā. Tajos pašos vilkos, kaut kur mēs sēdējām, spēlējām duraku, un es atceros, man Mārtiņš tieši sēdēja blakus, viņš katru spēli uzvarēja, pilnīgi bez izņēmuma katru spēli. Un es atceros, es lieku tās kārtas, viņš paliek dusmīgs, man kas tiešām viņas neatcerēs, viss no galvas. Man tajā laikā bija, ja nemaldos, 17 gadi, un, protams, ka gribās paballēties un izpriecāties un izbaudīt visas tās 2 nedēļas, ko tad viņas dod. Un tad bija Eiroklubs, un tad Freims uzzināja, ka es esmu projām, un tad pēkšņi atnāk, un tā kārtīgi viņi tā paņem manai šķupra, un saka, meitenēm, sorry, viņam vēl nav 18, un aizāk man uz mājām. Kā viņš rakstīja tekstus, piemēram, Tums menedžeris Mareks atcerējās vienu gadījumu, ka viņš aiziet no rīta pie Freima, Freima studija ir jābrauc, jau kavējās. Freims pieceļās. Tā, Marek, tagad sāc dejot. Marek saprot, ka nav tur vairāk nekādu jautājumu, viņš tā sāk tā stulbi. Ātrāk dejo! Jo vienkārši Freimim ir lidojums un viss, un teksts ir jātais. Un arī Rūta Reinika, esot vien reizi ar slotas kātu pa māju skraidījusi apkārt. Freimim ir ideja, un viņam ir jāredz, un viņa jārealizē.
paskaties uz sevi pats, cik tu vari dot prieka tiem, kam nepietiek, un cik daudz tu vari gūt, tik no viena paldies tev, krūtīs tev, kas tu, jo sirds ir kā tilts, kas aizved mūs tur, kur vējas būt, tavu vēlēšanos, un tu vēlreiz nepadosies, tava roka jūt, citu roku sapējā, un cits tava runā. Tūkstnesī var pārvarēt, slāpens iesdošana, ja vien kāds ir, kas tev sniegs. Malku ūdens nezinot, kā no tā var izdzīvot, krūtīs tev, kas tu, jo sirds ir kā tilts, kas aizved mūs tur, kur vējas būt, tavu vēlēšanos, un tu vēlreiz nepadosies, tava roka jūt, citu roku sapējā, jo sirds ir kā tilts, kas aizved mūs tur, kur vējas būt, tavu vēlēšanos, un tu vēlreiz nepadosies, tava roka jūt, citu roku sapējā, un cits tava runā. Mārtiņš bija, viņš varēja patikt, varēja nepatikt, bet viņš vienmēr bija patiess un runāja to, ko domāja. Īpaši neizlikās un daudz uzskatīja, ka tas ir viņa lielākais mīnus, bet tas, es domāju, ir tāds, ir viens no viņa lielākiem plusiem. Сходи с ума, есть еще шанс, последний трамвай. Возьми мою ладонь и обещай все сначала начать. пожалуйста, только не плачь, это моя вина, что я одна, печаль свою не прячь, это лишь дождь, 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 как дождь. Возьми мою ладонь и кружись со мной, забудь обо всем. Максимум ты, максимум я, один поцелуй и все ясно без слов. Максимум ты, максимум я, знай между нами точно любовь.
глазах. Как жаль, жаль, что они не имеют цены. Я так хочу за них заплатить сполна любовью своей. Максимум ты, максимум я, один поцелуй, и все ясно без слов. Максимум ты, максимум я, знай между нами точно Mārtiņš Freimans, cik es viņu atceros, ir ļoti bijis dzīvespriecīgs un ļoti pozitīvs cilvēks, jo reiz viņš arī bija mūsu raidījumā Tautas balss, tas bija tālajā 2008. gadā, akurāt stundu pirms sava koncerta kopā ar savu draudzeni Pepi. Un viņš bija ļoti dzīvespriecīgs un ļoti gribēja tikties ar saviem faniem un saviem atbalstītājiem un saviem draugiem un arī mūziķiem, visiem pārējiem uz lielās skatuves. Un viņš rautin rāvās uz tās skatuves. Bet pirms tam viņš bija gatavs ar mums dalīties dažādos jokos. Kāds ir bijis tavs lielākais nedarbs? Es pagaidu, jums nav tik garš raidījums. Nu, varbūt vienu. Ko es esmu izdarījis? Ko mēs ar klases biedriem skolā nokabinājām visām sienām gleznas un uzsprādām visās vietās zīmītas uzrakstu gleznas vietā plēzni. Mums pašiem likās ļoti jauki. Un ļoti spilgti ir palicis atmiņā arī vārds Maipuķīte, ko mēs pēc tam ar manu kolēģi Elīnu Doļģi arī apspēlējām mūsu raidījumā. Un man liekas, ka arī skatītāji to saprata, bet mēs smēlāmies šo te ideju no paša Mārtiņa Freimana, kurš mums to tā kā piemeta to ideju. Jautājums par dziesmu, bet Maipuķītēm jāpaliek. Ja? Jā. Esmu dzirdējis, ka šī dziesma ir kā veltījums ielas meitām, bet es esmu dzirdējis arī kādu citu versiju, ka šī dziesma ir radīta, redzot kādu slavenu sievieti. Kura versija ir pareizākā? To mums vaicā cilvēks ar iesauku Poste. Visas versijas ir pareizas. Vienkārši man patīk rakstīt krogos vārdus dziesmām. Un šī dziesma arī tapa krogā sarkanas naktī. Tur bija, es nestāstīšu tad, kas tur skaļi bija un kā tur bija, bet tajā brīdī uzreiz man radās šī frāze, kad sāpes nāk un sāpes iet, bet Maipuķītēm jāpaliek. O, baigi skaisti. Ja tas ir tā par meitenēm, kuras dažreiz ir par daudz iedzērušas un tam līdzīgi, un viņas no rīta pamostās un sev ieskaidro, kad sāpes nāk un sāpes iet, bet Maipuķītēm jāpaliek. Jā. Aug Maipuķīte. Maipuķīte aug. Skatītāji, izauga Maipuķīte, re, kur ir. Mārtiņš Freimans manā atmiņā būs vienmēr kāds dzīvespriecīgs un jautrs. Gan mūziķis, gan komponists, gan aktieris, gan galvenokārt foršs cilvēks. Un viņš aiz sevis ir atstājis tik daudz, lai mēs vienmēr, klausoties viņa dziesmas, lasot viņa dzēju, viņu atcerētos. Un tik ilgi, cik mēs to darīsim, tik ilgi viņš arī dzīvos mūsu sirdīs. Un kā pats Mārtiņš Freimans ir teicis, tad tūkstošiem mazu debesteņu krīt no gaisa. Sakrīt man kapucē, es uzlieku kapuci galvā un esmu debesīs. Tie mirkļi bija diezgan daudz, jo mūsu ceļi bieži krustojās. Mēs jau gan labvēlīgais tips, gan Mārtiņa Tumsa, mēs jau tādus diezgan aktīvus
koncertējošas grupas, visus tā saucamos 0. gadus esam bijuši, un sevišķi vasarās vienmēr esam devušies kopā, tad krustšķērs, un tad mūsu ceļi krustojās, un ik pa laiciņām viņš man uzvanīja, teica, nu, kur tu vēl esi? Es jau tikko nospēlēju Angurē, es saku, es braucu uz Roju, varbūt pa ceļām piestāsim, tad saskrējāmies kādreiz, parunājāmies, pasmējāmies. Saka, iedzērām balzām glāzi un devāmies katrs atkal uz savu pusi, bet viena vasara 0. gadu sākumā, tagad grūtā man precīzo skaitli pateikt, jā, visas tās vasaras sajukušas manas vadītajā dziesmanai paudzei. Grupa Tums devās līdzi un visus šos te 10, 12 koncertus mēs bijām kopā katru nakti tajā balles daļā, un tad bija Tums, es var teikt, es domāju, tā augstākā tā slavas virsotne, jā, tad viņi bija šausmīgi mīlēti tautā, un dziesmanai paudzei, viņš vispār bija meistars stāstīt anekdotas. Tas jau bija, es savu laiku vadīju, vēl bija tāds zvaigzne numur 1, un tas bija tāds anekdošu šovs, un tad es skaidrs, ka man bija jāicina Mārtiņš. Es zināju, ka tad raidījums izdosies, viņš tad arī laikam dabūja to pirmo vietu. Tas, kas mūs saistīja, tā dzīvnieku mīlestība, protams, jā, tas jau dabiski visur. Es jau savus 3 kaķus paņemt līdzi, tā uz koncertu nevar, bet Pepe viņam allaž bija līdzi. Un dabiski tad, kad es te uzsāku tādu cīņu pret saimu, par dzīvnieku, to rituālo nogalināšanu, tad es pirmais pie kā vērsos, man 2 stundu laikā vajadzēja uztaisīt tādu uzsaukumu, tādu reklāmu, ko palaist masmēdijos. Kurš tik ātri var, pats es nerunāšu, tas nebūtu īsti pareizi. Un tad es atcerējos, kad Mārtiņš Freimans ir liels dzīvnieku draugs un mīļotājs un aizstāvs. Momentāli es viņam piezvanīju, viņš momentāli atsaucās un tik bija jāpiebrauc, viņš iznāca no savu mīļotā krodziņa laukā, un es viņu aizvedu, viņš ierakstīja dziļi un izjusti un ar sāpju, tā kā viņš būtu pats to visu principā viņš jau pats tur pusi arī izdomāja, jo viņam tā lieta rūpēja un sāpēja. Viens no tādiem skaistākajiem skatuves brīžiem mūsu neaizmirstamais duets, to gan es atceros 2002. Gada bildēs, kad mēs uzstājāmies trietā zem nosaukuma Backstreet Toys, grupa Lauris Reiniks, Mārtiņš Freimans, Anders Freidenfelds, briesmīgs trio, jā. Pēc tam mani gan apmainīja pret Janu Kei, tas bija, un tad viņi aizbrauc uz Eirovīziju un tur izgāzās, jā, tā bija kļūda, protams, jā, es atvainojos Jānijā, bet tas bija tāds foršs gājiens, ka mēs samainījām savas dziesmas, tā kā tādā krievu ruletē mēs, Lauris Reiniks dziedāja Alumīnija cūku, manējo Mārtiņš Freimans paņēma Sirds sadeg neparasti, un man es esmu mazliet Don Kihots, un tam mēs iznācām baltos, kā saka, kraklos un trietā, un katrs nodziedām to dziesmu. Vienkārši var iedomāties, kā viņš var parodēt pats tekstu satīties, sapīties. Tur jau skaidrs, viņš uzreiz momentāli, viņš pateica tā, tik sulīgi un reizē rupji, ka cauri neviens. Tā kā, ja viss tie kaut kādi viņu dziesmu, kaut kādas tādas parodijas, jeb tādi interpretējumi, kas staigā, tie viņi paši izdomāti, jā. Satīties, sapīties un pēc tam mācīties, nav vairs kur paglāpties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums, kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaiziet vēl, nesaplēc vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai stāvs
Jāsaka, tu neizlaisties, kā vatām pievāstām, sirdīm un lamatām. Rodas uz acīm un neredzēt, nezināt, tāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Un es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu, tu esi pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu, tu esi pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu, tu esi pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai savas lomas iestu, tu esi pats. Viņš uzrakstīja man dziesmu, saucās Ar baltu krītu, bet viņš tur arī dziedāja, jo viņš dziedāja angļu valodā piedziedājumu. Tu melodija ir, bet ir kaut kādi vārdi la labirints, labirins starp pasaulēm, ne, nojaukts, un ne, ja la, un es zināju, ka Mārtiņam tas ļoti labi sanāk, un es viņam tagad aizsūtu ribu. Nu, ne jau tā, ka jūs domājat par tur kaut kādiem ēpastiem, nebija nekas tāds, jā, pa telefonu tur. Un viņš tad atsūta, ka, nu jā, viņam esot jau viss, ka viņam būs tulīt, jā, bet bišķi jāpagaida. Un tā ir bijis visus šos gadus, kad, ja man ir kaut kāda riba, melodija un vēl kaut kas, un es netieku galā ar kaut kādu tekstu, ar ko jātiek galā, tad es vienmēr zvanu Mārtiņam, jo viņš vienkārši ģeniāls bija tādā ziņā, ka viņš jebko varēja, jebkurā brīdī palīdzēt un jebkuru tekstu sakārtot, lai viņš ir dziedams, jo viņš ir pats mūziķis un dziedātājs. Nu, un tad bija, man ir tāda tradīcija, ka vasarā pie manis brauc uz Olgām visi mani draugi, ja, un tad mēs atskatāmies, kas noticis, ko mēs esam izdarījuši un tā. Un tad 11. augustā parasti visi brauc, jo es saku, zupa būs, un nav zupa uztaisīs, un arī mēs paši un tā, un tad visi brauc, visi kaut ko saved. Un pagājuši gadu bija tā, kad Mārtiņš mums mācīja visām meitenēm rakstīt zejoļus. Un tā kā bija tāda, man tā dārzā bija tāda apaļa galda salikti, un nevajadzēja ne lapu, neko, ņēma salvetes dzeltenās un rakstīja virsū. Mācīja meitenēm, ka jābūt tā, par ko tad tā doma, katra, lai izdomā savu domu, par ko tad viņa grib, jā. Un tad bija tā forša arī uz Olgām vienā tādā atkal pasākumā. Mārtiņš vienkārši atbrauc, kaut kas viņu atveda. Mārtiņš atbrauc ar tādiem baigiem maisiem no Rimī. Es domāju, kas nu? Es domāju, ka jūs te visi ņematies, un es domāju, tautas mākslinieci, ka jums vajadzētu kaut ko arī paēst šodien. Viņš paņem, ieiet manā mazajā virtuvē, izliek visu katlus ārā, pannas, visu kaut ko un sāk. Viņš saka, es tev atvedu jaunos kartupeļus, un es domāju, ka jāpabaro te visi. Protams, mēs arī bučojāmies. Pat tikām uz vienu vāku, vienam žurnālam. Tā bilde man ļoti patīk. Es pirmoreiz redzēju no malas, kā izskatās, kad es bučojos. Viņš bija uz visiem maniem koncertiem. Viņš vienmēr nāca ar Mārtiņu rozēm. Un viņš vienmēr metās uz ceļiem manā priekšā, katrā koncertā. Un ceļš tādos lielos koncertos, kas ir jubilejas, vai tur kaut kāds atkal tur tāds liels, kur atkal kaut kas. Un tad viņš teica, un ko jūs visi sēžat, ceļaties kājās? Un tad viss pie kongresa namā, viss pieceļās kājās. Viņš stāv un plaudē, ka man ir jāplaudē taču visiem, ko jūs te vispār.
kas man vēl silts. Tavs roku pieskāriens, tas apstājies uz sirds. Un zem kājām zemi aizstāv prom, cik neprātīgi skaisti piederēt ir tev. Tiksimies uz planētām, ar saules gaismu pielietām. Tiksimies zem debesīm, kur savu dzīvi notērēt ar monētām, par kapeikām. Aizmigsim uz palodzēm, uz pulksteņiem un dzeguzēm. Radio vairs nemelo, pa DJ skaņu noklapo. Mēs atnāksim, mēs mīlēsim. Balts lido rīta vējš un drēbes plēš no mums. Mēs ļausim pasakai būt patiesai, kā mēs. Un zem spārniem zeme aizpeld prom, cik neprātīgi skaisti zināt mēs. Tiksimies uz planētām, ar saules gaismu pielietām. Tiksimies zem debesīm, kur savu dzīvi notērēt. Par monētām, par kapeikām. Aizmigsim uz palodzēm, uz pulksteņiem un dzeguzēm. Radio vairs nemelo, bet DJ skaņi noklapo. Mēs atnāksim, mēs mīlēsim. Tiksimies uz planētām, ar saules gaismu.